Ej tu nost! Kāds man rīta modinātājs bija, jūs nevarat iedomāties. Labrīt! Šodien beidzot ir forša saulīte, šajā vietā vētra beigusies ir, un es dodos tagad cauri Malagai, kur ir stiprs vējš, uz Marbelju. Tur man sarunātas ir pusdienas ar foršiem draugiem, var sakot, es braucu uz randiņu. Vakar forša ballīte bija, papriecājāmies labi. Ej tu nost! Kāds man rīta modinātājs bija, jūs nevarat iedomāties. Pats labākais. Tur tajā viesnīciņā ir baigi šaurās sienas. Jūs noprotat, jā? Var sakot, man bija kārtīga aerobika šorīt un no opera dziedātāja vien, kā saka, ar rīta gaiļiem visus pamodināja savu skaļo balsi un ar savu brīnišķīgo aktīvā keksa nodarbībām. Tā kā man bija tāds ļoti forši rīta cēliens, enerģijas pilns. Steidzos pie sava BMW un teicu, man ir daudz enerģijas, mums ir jābrauc ceļā uz Marbelu, jo jāsatiek foršas meitenes. Oi, es izpļāpājos, jā, esam manam randiņša meitenēm ir. Jā. Nu tā, davai, kafiju padzert, brum, braucam. Marbella! Bellissimo! Te ir super silti. Vējš izskatās, ka pēkšņi ir pazudis. Fantastiski! Nu, čau, visi sveiciens no Marbeljas visiem. Es jau vakar jums solīju, ka man šodien ir foršas pusdienas un tikšanās ar divām brīnišķīgām būtnēm. Reku viņas ir! Evita Strādere un viņas meitenija. Klausies, un pilnīgi netīšām mēs esam satikušies. Mums bija plāns Granādā tikties vai kaut kur citur, varbūt Gibraltārā, bet beigās sanāca Marbelja un visforšākā pilsēta, vai ne? Par to vēl varētu spriest. Patiesībā katrai pilsētai ir savs šarms un man patika Ronda, Granāda. Visur, kur varēja ēst. Nē, es jau parasti jokojos. Nu, kaut kā šitā te, mīļā, šodien tā kā es šī kanāla zvaigznes mēs, tāpēc, ja meitenes pietiks rādīt, skatieties uz mani. Jā, un ceļojiet līdz man un tiekamies tālāk. Būs vēl pāris kadri no šitās pilsētas. Čau! Šodien ir tāda riktīgi mierīgā dieniņa. Mikrofons atkal izlādējies ir. Aizmirst uzlādēt viņu. Jā, Marbelijā mazliet atpūtos, satikos ar Evitu. Paēdām forši, papļāpājām daudz, pasteigājām. Beigās apsēdos pie jūras, vienā krodziņā iedzert 2 sauliņas bezalkoholiskos un forši atlaidos, beidzot sajūtu to īsto mieru, ko es ļoti gaidīju. Un tā aizmeditējos, ja, kad atjēdzos un ir augsts. Saulīt sāk norietēt un jau bija mazliet, augsts sauliņš bez jaciņas, jau tāds frešumiņš parādās.
Jā. Nu, ko, ja dodos uz mocīti braukt uz savām naktsmājām? Atkal, protams, kaut kur augstkalnā. Bet nav tālu, pusstundī tikai. Šitas te mirklis, kad es ieraugu, ka man viesnīca ir stāvs augšā. Atkal mazā bailīte uznāca, bet galvenais gāze grīdā un, kā saka, nemīz. Un tad jau viss sanāk. Uzbrauc veiksmīgi, viss kārtībā. Un viss pa smuko, paskaties, kāds skaists vietiņa. Bet nogurums šodien nenormāls. Labi, davai jāiet iečakoties. Beidzot es jūtos apbalvots. Paskatieties, kāds skaists numuriņš. Un... labs vakars visiem. Esmu paspējis līdz būtiski saulrietam, bet kamēr pārģērbos, kamēr alu paņēmu, kamēr saulīte jau norietējusi, brīnišķīgi skaista vieta. Kalni burtiski ar roku aizsniedzami un tā, ka varētu arī tā palikt, laikam. Kāds baudīt skatu. Skaists numuriņš, ļoti iesmīlīga apkalpošana. Vienīgais nerunā angliski, tikai spāniski. Un man iespēja pieteikties, es arī pieteicos uz spa pirtiņu, basēnu, džakūzī, kā izbaudīšu šo. Šodien ļoti interesanta diena. Ļoti. Tāda gan kārtīgi dabū izrunāties, izskatīt savu dvēseli, savus pārdzīvojumus, priekus izstāstīt Evitai, gan pavadīt laiku Foršu Marbelijā, kas ir vienkārši skaista pilsēta un tāda kūrot pilsēta brīnišķīga. Un tagad atkal tāds neliels kāpumiņš kalnā un ir brīnišķīgi kalnu skati, tā kā es tiešām baudu. Un ir tāds prieciņš un ir labs alus un labs skats un viss. Šodienai viss. Tiekamies rītā.